Čuriju 72. Tā, klausies ļoti uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Vienmēr sakot, ja tev automobīlim apakša ir sarūsējusi, nu kaut vai maz druscīt sarūsējusi, tad tur nekāda eļļiņu pūšana nelīdz. To rūsu vajag notīrīt, un pēc tam, kad notīri viņu līdz metālam, tad viņu vajag nogruntēt, lai tas būtu ilgtermiņā. Savukārt, ja tev mašīna ir tik tālu sarūsējusi, ka tevēju autiņu jau var saukt par šrotu, nu tad nobrauc to tehnisko līdz galam un vai nu dzenu šrotu, vai pieņemsim tur, kur tev tie caurumi, uzmetina kaut kādas ielāpes, tur nomaina kaut kādas lieksni un brauc vēl. Bet tas, ka cilvēki iedomājas, ka tagad viņam ir sarūsējis autiņš, reāli ar caurumainiem arkām, tur vēl kaut kas, saprot. Un tagad viņš atbrauc pie mums ķipa pūst to vasku. Jo mēs tās mašīnas, kuras atbrauc pie mums pūst vasku, mēs pirms tam neapskatāmies. Nu, zin kā vienkārši pierakstam, nākošā dienā pierakstam. Mēs jau faktiski no 20 mašīnām, kuras mēs esam pierakstījuši, mēs esam uztaisījuši kādas 6, 8, vairumu mēs sūtam projām vienkārši, saprot. Jo tā mašīna ir sarūsējusi, tas vasks vai eļļa vai jebkas, jebko tur pūst virsūs tās rūsas, tā ir huiņa, saproti, nu tā nevajag darīt. Un es kāpēc cilvēkiem liekas, ka viņiem sareklamē, ka kaut kādu uzpūšot kaut kādu eļļiņu, tur kaut kas tiks glābts. Nu nekas tur netiks glābts. Tā rūsa ir jānotīra līdz metālam un jāgruntē, un pēc tam vienalga jākrāso vai UBS vai da jebkas jātaisa civilizēti. Jo tas, ka tu iedomājies, ka tev ir sarūsējis, tad tu kaut ko uzpūt, un tas ķipa tev tur iekonservē, nokonservē, glābi, palīdz. Muļķības, tas viss ir pilnīgs fufels, 100% fufels. Cita lieta, ja tur ir, pieņemsim, šitāds automobils. Šitas automobils jauns 7 gadus pūta tās eļļiņas, viss te ir sarūsējis, arī sākot, ka pūš jaunam. Vasks vismaz ir jāpūš virsū. Ja tev ir jauns autiņš, tad vajag to vasku uzpūst. Ja tev ir 5 gadus vecs autiņš, kurš varbūt nav jāc pa Latviju, tad arī vasks būs labi. Ja viņš ir brauks pa Latviju, kaut kādi rūsas perēkļi tur visapkārt jau zem tās grunts jobannās ir, saprot. Uzpūtīs to vasku, gan jau, ka būs labāk, nekā neuzpūšot neko. Bet uzpūšot eļļiņas, tas ir pilnīgs fufels, tas nedod neko. Uzpūšot vasku 5-gadīgai mašīnai, 7-gadīgai, varbūt tā arī, bet šitā mašīna ir 7-gadīga, viņa visa ir sarūsējusi. Ko tu te pūtīs vasku? Ja tā krāsa, tā grunts stūbā, oriģinālais tas sūds, viņi krīt nost ar plēksnēm, saprot? Uzpūtu tai plēksnē virsū to vasku, viņš pēc kāda laika paļu basu tur nokritīs nost, saprot? Kas attiec uz tiem vecajiem karakāķicām, razvaļuhām, lūžņiem, miskastēm, šrotiem, 2002. gada, viņam viss tas metāls ir izrūsējis cauri porās, saprot? Un tu vari te pūst no šitās puses, ko tu gribi, viņš vienalga rūsēs jau no otras, jo viņam cauri, tu tos caurumus neredzi. Tad, kad tu sāc viņu tīrīt, pakts, tur tīrāmais izkrīt cauri. Vai tā veselam metālam var izkrist cauri tīrāmais, vai ar fleksi, tu vari ar drāšu ripu, tu vari iztaisīt cauri, un, protams, ka nevari. Tikai nospodrini virsmiņu. Tur, kur sarūsējas caur tām porām iet, tāpēc tā. Eļļiņa, fufels, to vienkārši nevajag pūst. Vasks, jaunai mašīnai, kaut gan, tu saproti, tas vasks pēc kādiem gadiem, es nezinu, cik precīzi mēs tik ilgi viņu nepūšam, bet vienalga 3 vai cik jebkurš tāds eļļas sastāvs vai naftas bāzes sastāvs vai vaska sastāvs, viņš apkaltīs. Un tad viņš arī sāks elpot un vienalga kaut ko sāks laist cauri. Un tas būs uz kaut kādiem 3 gadiem, tu pagarinās visu to procesu, bet kā pēc tam viņu notīrīt, ja tu gribi civilizēt, teiksim, uztaisīt ar gruntēšanu, es nezinu. Savukārt, ja tu jaunai mašīnai uzpūt nogruntē visu, jauna mašīna. Pirmais tu nogruntē ar brūnoksu, tad tu uzpūt UBS un uzpūt vasku, kas visu to aizsargā. Čīs, tad tur 10 gadi nebūs nekādas problēmas. Kaut kādas sliekšņu kantītes, kur kaut kādi domkratiem ceļus pacēlējiem, vēl kaut kas, tas cits jautājums. Bet vispārībā virsbūvē nebūs nekādu bēdu. Un pēc tam arī viņi ilgāk brauks. Redzi, mums bija tas Golfs, kas bija taisīts pirms 12 gadiem. To mēs ilgākā mašīna, ko mēs esam redzējuši no klientu mašīnām. 12 gadus atpakaļ bijām taisījuši. Tas pārklājums normāli, viss kā jauns, tur opīts bija cēlis aiz sliekšņiem, visi sliekšņi bija saburzīti, te vienā bija sarūsējis no tās burzīšanas tik tālu, ka viņš bija jānomaina. Nomainījām, brauc tālāk, uzmetinājām jaunu sliekšņu. Līdz ar to, ja tev ir tas 2002. Gada šrots, un tu ar viņu gribi braukt vēl tur 5 vai 6 vai 10 gadus, tad viņš ir jāmetina, nevajag tur neko pūst. Tad paņemam, izgriežam ārā tos poraino metālu, iemetinam normāli vietā. Un tas ir faktiski vienīgais civilizētais veids, ko darīt ar šiem te vecajiem šrotiem.
Nevis cerēt, ka tu 2002. gada Renault Space, kurš pirkts Latvijā, tu atbrauks uz autospeciem, tev uzpūtīs par 350 eiro vasku, un tu vālies ar viņu 10 gadus. Kādus 10 gadus tev jau viss te jau ir caurumos, visas ārkas, visas apakšā tur caurums. Es nesaprotu, kā tu vispār tehnisko izēju, nezinu, koruptīvajā šī valstelē. Man ir caurums, man reku parāda, man bija šķērslanžeronā zem bleķa Vito, maz caurums, ko es nebiju parādījis. Man čalis, divnieks! A te mums atbrauc tādi šroti, vienkārši pizdiet sliekšņu nav. Kā viņi to tehnisko iziet, es nezinu. Es gribētu redzēt. Un arī mums Čiks, es atceros, bija tā ar Lexus, ja? Es viņai saku, dzen šito sūdu uz šrotu. Čiks saka, nahujam. Es saku, tu tehnisko mūžā neizies. Viņa saka, nē, tehnisko es iziešu. Tas ir cits jautājums. Nu tā, bija tāds gadījums, atceries, ja? Mazda 6. Jā, Mazda 6, bet Lexus arī bija tāds pats ar bez sliekšņa. Labi, ne par to raidījums. Tu visu saprati vai nihujā kā nesaprati? Ja nesaprati, raksta komentārā, es tev uzfilmēšu vēl vienu video. Davai, pišķili juhu!